Dienā, kad autosporta līdzjutēju vairums bija devušies Utenes virzienā, robežos noritēja beidzamais posms šī reģiona ziemas sprinta mačiem. Šīs puses seriāls beidzot bija sagaidījis īstenu ziemu, kamdēļ daudziem te nepavisam neveicās. Par piemēru, Sandis Laušteins uz ziemas sprinta fināla sacensībām nedosies kā labākais no robežu gala. Muļķīga kļūme, bez stindzinošajā augstumā, pirmajā braucienā bija aizsals viņa auto gaisa filtrs. Šādi Sandis šoreiz vien 10. un šajā reģionā labākā titula sadots Modra Žentiņa rokās. Žentiņa pieeja šai sacīkstē bija nopietna, startēts ar jaunu auto un pirms pēdējā iebrauciena būts pat tās dienas līdera godā. Ja vien 2 līkumus pirms finiša netiktu nolausts priekšējais ritenis, Modris te būtu pirmais, nu viņš 3. Pirms viņa, kā pirmais Ivars Cīrulnieks, kā 2. Almanis Faušteins. Aizmugures piedziņas ieskaitē arī rokāde. Par robežu seriāla līderi jādēvē Gundaru Tīdmani, atņemot šo godu savam vecākajam brālim. Gundars gan šoreiz piedalījās ar aprēķinu, tamdēļ lielu pārgalvību nevarēja saskatīt. Tīdmans jaunākais finišēja 3. priekšā palaižot 2 atzītus meistarus – Jānis Apsītis, te 2. Kristaps Daģis, 1. Daģim konkurentu nebija, uzvara gūta, vinējot visus iebraucienus, un šāds rezultāts vedina uz domām, ka ziemai pieturoties, Kristapam fināla sacīkstē izdosies aizstāvēt savu pērno titulu. Kā nekā nu jau zem viņa motoru pārsegu atrodas turbomotors. Pilnpiedziņas klasē gan viss sakārtojās par labu Vigo Rubenim. Viņš uz šo posmu ieradās kā šajā reģionā labākais un arī aizbrauc kā līderis. Vigo gan te 5. jo pārāk agresīvi forsēti trases līkumi, kaut vai vinnētājs Jānis Slišāns piekopa citu taktiku, lēni čunčinot pa trases nenoslidināto daļu. Šāds Slišāns šogad guva 1. uzvaru. Uz piedestāla 2. pakāpiena kāpa Ilvars Abrumenko, kurš šoreiz pamēģināja Jānim Junovskim un Jānim Aleksējom līdzīgu tehniku. Secinājums – slidenā trasē šāds aparāts līkumā vieglāk iestūrējams. 3. vietas ieguvējs gan ticību nav mainījis. Viņš Māris Zālītis.